kādu citu pie viņiem klāt. Ko viņiem tik nedara? Un kas šitas būs strīpiņas? Vai kas? Šeit, jā, te tā norobežojošā līnija. Te ir tāda pastāv. Viņi parasti dubultā. Nu, un te jau mūsu viedie arheologi mīl stāstīt par tādu darba rīku kā ratiņu. Nu, tāds tā kā šuvējiem, kur ir tāds, kur iebrauc, jā. Tur tā šnīts, ka tais. Jā, tāds. Un to, cik es saprotu, bija izdomājis cienījamais akadēmiķis Boris Ribakovs. Jā. Visa cieņa viņam, godīgi sakot. Viņš ļoti, ļoti daudz labas idejas ieneļas, bet, nu, arheologs nav rotkars. Un viņš raksta, ka jā, nu, kad ar tādu ratiņu varēja ritenītis ar asiem zobiņiem un ar to, nu, šo bronzu pietiekoši mīksta, lai tur varētu, kā saka, iebraukt tas rats. Nu, un kā tajos laikos, ja jau Maskavā bija lietus, tad Rīgā atvēra lietus sargas. Nu, un te tas pats skan līdzi. Jo, redz, viņš ir teicis, ka atkārtojās punktiņi, jā, nu tā tad ritenis griežās. Te, ja es šo te ar tādu ritenīti brauktu, man viņš te līdz galam neaizietu, ja? Te arī, nu, labi pa augšu es ar viņu pārvadu, es tajā robā netieku. Es netieku tā klāt, ja? Bet atkārtojās tāpēc, kad robiņi pāriet. Skalpiņš ir nedaudz jāpaļš. Lai viņš, nu, ir bīdams uz vienu pusi, uz otru pusi. Es tā veidā. Nu, jā, tur ir jābūt labai redzēji. Un tad jau nekādu palielināmo ierīču nebija. Nē, palielināmo viens, bet viņš ir, to jau tur redz, ka tur ir iznācis, bet tikai tā lieta ir tāda, ka nu, tur tik plaši nevar izvērsties. Nu, un tad tas stāsts, ja zināt aprotu stāstu, tad var saprast arī to gredzenu. Tā.
Un šitie motīvi, viņi vairāk vai mazāk ir stipri līdzīgi, jā. Trīs stūrīts ar 3 lāsītēm. Varbūt arī ar 1. Tas nav izslēgts. Un tas nozīmē, tas 3 stūrīts ar 3. Nu, tur te mēs tūlīt. Saulīt ar zobiņiem, pavasara saulīt. Nē, tūlīt pie tā mēs arī aiziesim. Tā, it kā labi, es šito te it kā iezīmēju, jo es gribu tad tādā pārāk. Jo man jau patīk visu uztaisīt gatavu, bet es domāju, ka tas tā nebūtu šoreiz pats labākais. Tā arī kā 3 stūriši te klājās cits aiz cita. Kā viņš noslīdēja, jā, bet nekas, piedosim viņam. Man ir īstenībā, tajā garāža ambicā, priekš šitiem plakanajiem uz plakanā, kurā rakstīt šādā veidā. Man ir dzelzceļa sliedes paliktnis, tāpēc jau Baltijas dzelzceļš izpētēja. Nu, laikam kādās. Šitās te arī dzelzceļa naglas pa laktiņām mazām. Veidojās šis zigzagi, jā. Tā, locāmā lakta, šitādas jau ar galiem nebija. Man te bija no Cēsu muzeja fondiem bija tāds klucis lakta, bet iesēdinām bluķi iekšā vēl. Normunds Grasis vēl dāvināja Kalvei bluķi, speciāli izgrēba. To visu atdevu viņiem atpakaļ. Un tā viņi tur dzīvo, tā viņi tur stāv, neviens nezina, ka tā pat ir. Mums tā turēga atrast tā laktiņa, tā ir briesmīgi maziņa, būs tādas vispār. Uz mazām laktiņām, bet šitie smalkie darbi jau ir uz mazām laktiņām. Izvīlējām šitās te galvas. Jā, labi, to es pagriezīšu šitā. Un tā vēl tās čūsku galvas pa sevi.